Labdien! Prieks redzēt, ka tik daudz cilvēkiem vēl aizvien ir svarīgs vārdu brīvības jautājums. Esiet sveicināti simpozijā, paneļdiskusijā ar nosaukumu Draudu vārdu brīvībai 21. gadsimta Eiropā. Mans vārds ir Pauls Raudzeps, es esmu žurnālists, komentētājs žurnālā Ir, ilgus gadus nodarbojies ar vārdu brīvības jautājumiem un man lūdzu novadīt šo pasākumu. Ja mēs atceramies laiku pirms 30 un vairāk gadiem, kad Berlīnas mūris krita un PSRS sabruka, tajā laikā likās, ka liberālā demokrātija ir uz visiem laikiem uzvarējusi cīņā pret brīvības ienaidniekiem. Tomēr, diemžēl, 21. gadsimtenī redzam, ka autoritārisms pasaulē iet plašumā un pat Eiropā neesam vairs pasargāti no pēdiņās neliberālās demokrātijas, sistēmas, kurā saglabājās demokrātijas čaula, bet kontroli pār tās iekšējiem mehānismiem sagrābi viens politisks spēks vai vadonis. Būtisks solis šādas neliberālas demokrātijas izveidošanā ir viedokļu daudzveidības ierobežošana sabiedriskajā diskusiju telpā, medijos un publikai pieejamā mākslā. Īsumā iezīmēšu, tāpēc, ka mēs par to daudz runāsim, bet vienkārši atgādināšu jums priekšvēsturi šiem notikumiem, lai saprastu, kā šāda publiskās telpas vienveidošana notikusi citās Eiropas Savienības valstīs. Varbūt tas būtiskākais brīdis bija 2010. gads, kad Viktors Orbāns kļuva par Ungārijas premjerministru. Un kopš tam viņš ir šajā valstī iedibinājis sistēmu, kurā acīm redzot ir ļoti grūti mainīt politisko varu. Mēs daudz esam dzirdējuši par viņu konfliktu ar Eiropas komisiju par likuma varu un par tiesu politizēšanu, bet būtiski viņa varas nostiprināšanā ir bijusi arī mēdīju kontrole. Sabiedriskie mēdīji ir kļuvuši par valdības viedokļu paudējiem un privātos nopērk valdībai tuvi uzņēmēji. Organizācija Reporters Without Frontiers rēķina, ka tieši vai netieši viņa partija Fidesz kontrolē 80% no visiem mēdījiem Ungārijā. Līdzīga programma ir sekojusi Jaroslava Kačinska partija Polijā Likums un taisnīgums, kas nāca pie varas pēc 2015. gada Seima vēlēšanām. Arī Polijā ir tie paši konflikti ar Eiropas komisiju par tiesiskumu, taču arī tur valsts un televīzija un radio ir nonākuši pilnīgā šī politiskā spēka kontrolē. Un savukārt, es atvainojos, valsts naftas uzņēmums Orlen, kuru kontrolē šis spēks, ir uzpircis 20 no 24 reģionālām avīzēm un, protams, izmanto tās, lai stiprinātu likums un taisnīgumu varu. Par laimi, Polijā, tas, protams, ir mans viedoklis, bet par laimi Polijā nesenās vēlēšanās tomēr opozīcijai bija iespējams uzvarēt, bet kā viņiem iesa šīs jau iedibinātās sistēmas laušanu, tas nebūs nemaz viegli, un es domāju, ka tas izraisīs arī konfliktus nākotnē. Un, diemžēl, šīm divām valstīm draud pievienoties arī trešā. Slovākijā nesen par premjerministru ievēlēts Roberts Fico. 2018. gadā viņš bija spiests atkāpties no amata pēc pētnieciskā žurnālista Jana Kuciaka un viņa sadarinātās Martīnas Kušnirovas noslapkavošanas. Viņi rakstīja par itāļu mafijas iespējamo ietekmi Slovākijas valdībā. Fico ir konstanti konfliktējis ar neatkarīgo presi, un tagad viņš atkal kļūst par premjeru, un starp viņa pirmajiem soliņiem ir paziņojums, ka ar lielajiem neatkarīgiem mēdījiem viņš nerunās, un viņš plāno aizliegt žurnālistiem ieeju valdības mājā un ierobežot viņu iespējas runāt ar politiķiem parlamentā ēkā. Es sāku ar mēdījiem, tā ir man vistuvākā joma, mēs arī par tiem runāsim šajā simpozijā, bet, protams, tā nav vienīgā joma, vienīgās institūcijas, kuras ir svarīgas viedokļu daudzveidības nodrošināšanā. Tādas ir arī muzeji, bibliotekas, galerijas, teātri, konferences un paneļdiskusijas. Un, ja mēs skatāmies, kas notiek šajās jomās, arī valstīs, kurās es minēju pavisam nesen, New York Times bija raksts par to, kā likums un taisnīgums kopš 2015. gada ir pakļāvis valsts muzejus ideoloģiskai kontrolei un iecēluši sev uzticīgus cilvēkus par to vadītājiem.
Tepat Latvijā 7. novembrī Delfī bija ziņa, ka Ungārijas kultūras ministrs ir atcēlis no amata Ungārijas Nacionālā muzeja direktoru, apsūdzot viņu likuma pārkāpšanā, un tas likums bija, kas aizliedz rādīt nepilngadīgiem LGBTQ+ saturu. Man liekas, ka mūsu pirmā runātāja, cik es saprotu, arī nedaudz vairāk par šo gadījumu pastāstīs. Un tas viss, protams, liek domāt par gadījumiem tepat Latvijā. Neatkarīgās reģionālās preses, ilgadīgā smagā cīņa par izdzīvošanu konkurencē ar pašvaldības oficiāliem izdevumiem, uzbrukumi vienam sienas gleznojumam Rīgā, igauņu mākslinieku darba izņemšana no izstādes Daugavpilī, politiska izreikināšanās ar muzeja darbiniekiem Ogrē, oficiālas iestādes, bāriņu tiesas, pēdējās ieteikums Jūrmālas bibliotēkām izņemt no apgrozības dažādas grāmatas, kas saistītas ar bērnu seksuālo izglītošanu. Katrs no šiem gadījumiem atsevišķi varbūt var likties maznozīmīgs, bet ja uzskaitos visus kopā, sāk rasties bažas, vai arī Latvijā nav jaušāmi augoši draudi vārdbrīvībai un viedokļu dažādībai. Šajā simpozijā runāsim gan par šo satraucošo tendenci, gan arī skatīsimies, ko šajā sakarā varam mācīties no citām valstīm, kurās šādi procesi jau aizgājuši krietni tālāk nekā pie mums. Tātad ar to es noslēdzu šo savu ievadu, kur ierāmējam, un kā pirmo runātājs uzaicināšu Borbala Salai. Viņa ir Off-Biennale Budapest, Ungārijā, daļa no kuratoru komandas, kas šo festivālu veido, un viņa ir arī direktore bezpeļņas galerijai Trafo Budapeštā. Tā, Barbola, ja es varētu. Barbola? Tā, kad vajag jūs līdz. Borbala, I'm sorry. Es gribu piebilst, ka pēc Barbalas uzrunas būs iespēja uzdot jautājumus, es to nomedžēšu. Hello. Thank you very much for the introduction and for inviting me. I would like to talk about Off-Biennale. But before, I'd like to introduce a little bit myself as well. So I'm Borbala Salai. I'm working for a non-profit gallery. I'm the director of a non-profit gallery called Trafo Gallery in Budapest, which is part of an institution called Trafo House of Contemporary Arts. And besides, in parallel to this job, I'm working since 2015 as part of the curatorial team of Biennale, among with the other 5 colleagues of mine. Before I mention or kind of explain you what Off-Biennale is, I would like to give you a brief insight into the context in which Off-Biennale takes place, particularly in relation to the issue of freedom of artistic expression. I would like to show you 2 images in this context. Both pictures are showing protest actions in response to cultural policy decisions. One picture you see is from 1969, and the other picture is actually from last Thursday, from my Facebook page, actually. So it's quite important that that image it was not presented in the media or so, but it appeared in the Facebook page of the photographer who is an artist who made it. But back to the 1969 image. The total ban of non-figurative and abstract art seemed to soften by the end of the 1960s. The first sign of this process was the solo exhibition of Victor Vasarely at the Kunsthalle Budapest at the 18th of October 1969, with the presence of the artist. The non-figurative tendencies that had been previously banned under the communist cultural political system based on the 3 main categories tolerated, banned, or promoted
from the banned category was transferred to the tolerated category, as it was expressed by the large-scale solo exhibition of Victor Vasarely, a star artist of Hungarian origin who had been living in France from almost 40 years at the time. The photo you see there shows a neo-avant-garde artist, János Major, who at the opening of the exhibition showed to the fellow artists, and only to the fellow artists, that very small little protest sign in his hand with the inscription, Vasarely, go home. This was a small action of protest that remained invisible for most of the people at the opening, but it still encapsulates the reality of the neo-avant-garde Hungarian artists of that period, and the limited but meaningful space for protests and resistance they had at the time. The other picture shows a photo from last Friday about the protests by the United Front of Students, basically an association of high school students, in the Ethnographic Museum in Budapest. A week before this picture was taken, János Csák, the Minister of Culture of Hungary, dismissed László L. Simon from his post as the director of the Hungarian National Museum for failing to comply to the maximum extent with the so-called child protection law. This law is actually also known as the homophobic law, or referred by people as a homophobic law, that came into effect in 2021, and that prohibits to present homosexuality or gender transition to children under 18. The law attempts to restrict the public exposure of LGBTQ+ topics in all educational institutions, in the media and elsewhere, affecting criminalization of LGBTQ content. There are a lot of effects of this law, but just to mention one, all books which has any content related to LGBTQ topics must be wrapped in bookstores, so people cannot just go there and open it. And definitely no one under 18 can buy those books. Duro Dóra, a politician from the far-right party, told the Minister of Culture that the World Press photo exhibition also features a series of photographs on LGBTQ minorities in the Philippines. Actually, it's a photo of an old homosexual in a retirement home. Although the museum's director took steps to mark in the museum that the exhibition is not for people under 18, on his social media page, he thanked Duro Dóra for the free publicity as the scandal was followed by a flood of visitors to the photo exhibition. Soon the director was dismissed. We see the Facebook posts have very significant impacts nowadays in Hungary. In the next hours and days, many forms of institutional self-censorship suddenly appeared, with several public institutions, museums, for example, also the Kunsthalle of Budapest that the first picture showed, but other institutions as well, posting statements on their social media pages claiming that the exhibition they were hosting did not violate child protection law, even though it had nothing to do with it, I mean the exhibitions. And also the Ethnographic Museum even put out a cordon around a series of photographs of the Yanomami Indians in the Brazilian jungle showing a homosexual couple. You see the image there on the up corner. This is the image that was actually, the cordon was
not allowing people under 18 to enter that part of the exhibition. This protest by students at the exhibition is a completely random example from the last week, which of course is only an example of the results of systematic and assertive processes. As OFF Biennale came to life as a reaction to the cultural political situation in Hungary, it is necessary to briefly talk about it before I mention OFF Biennale. Since 2010, when the coalition of Fidesz party, so the party of Viktor Orbán, and the Christian Democratic People's Party took over the country from the discredited socialist leadership in the national elections, profound changes have rearranged the country. Freedom of artistic expression was infringed, along with freedom of press and media and political freedom. The centralization of public institutional systems had placed institutions under strict political control. In 2011, the new constitution was established together with a new voting legislation that was designed to ensure the success for the next election. The introduction of the new constitution was written without parliamentary or public debate and became the beginning of dismantling democratic checks and balances. Then the new media law came to effect. It allowed legal authorities to increase control over all media. This new media law limited the freedom of the press, caused almost total takeover of both the public and commercial media, and the appointment of loyal leaders in national authorities and public institutions furthered this agenda. Now more than 2/3 of the media landscape is controlled directly or indirectly by the circles of Fidesz, and more than 30% of the whole economy in Hungary is owned or controlled by these very circles. Serious changes were made in higher education as well. Now only 5 universities remained in the whole country that are not under the direct control of the party. Regulations compromise civil rights and, with the help of corrupted authorities, intimidate and hinder civil and political opposition. The EU Parliament decided to start the so-called Article 7 mechanisms against Hungary over rule of law concerns that can lead to Hungary losing its voting rights because of violations, the value of which the EU was built on. The investigation is ongoing. Also, freezing EU financial support has been a new measure, the effect of which is to be seen. Parallel to the demonization of incoming and passing refugees and migrants, there has been a systematic stigmatization and financial bureaucratic encumbering of organized civil action. Civil organizations, especially those fighting for human and democratic rights, have been officially referred to as internal enemy paid by foreign powers. A classic recipe of identifying an outside and an inside enemy, and communicating an unrelenting threat from both. This fear-mongering lays perfect grounds for censorship, or more broadly, to social acceptance of a political dominance of public discourse and government control over free expression and action. Centralization was implemented in the arts and culture sector as well. Like in other sectors, including the appointment of politically loyal leaders to most prominent institutions through non-transparent procedures. In a new wave of political takeover in culture that has started after the municipal elections of 2019, the government divests oppositional municipalities.
They privatize state-run institutions, most prominently universities, by establishing a foundation with a loyal board that takes over. This way, public control can be averted while the institution is being completely reorganized and its autonomy is taken away. The tactics by the government are, besides of the control of communication channels, media, the control of financial resources. For example, the National Cultural Fund or other state funds that historically supported art, theater, literature, film, and basically every forms of culture. Reshaping the existing institutional environment by creating new parallel institutions alongside the existing ones. The main example for this is the Hungarian Academy of Arts, that is a space for old conservatives who get a monthly salary if they are a member. This Hungarian Academy of Arts is protected by the Constitution. One can say that in the field of contemporary art, just as elsewhere, the public infrastructure has failed the scene, but it would run the risk of suggesting that it did serve well before. Professional and institutional autonomy has never taken root in Hungarian soil, and the existing institutions only mimicked or practiced it in the lack of political will to directly control and oppress. This has changed quickly after Fidesz took power. So the question for us was, what do you do in this situation? What are the stakes of art? What can be its role? When the public infrastructure fails you, how to set up civil action and what for? As most public institutions cannot provide an uncompromising ground for professional work and collaboration, we created our own platform to work together the way we deem fit, and to invite others to join us. This is how Off Biennale started. Off Biennale Budapest is a platform that was created as well as we all felt that the public institutional system did not satisfy properly the social need for a free, critical, democratic, and productive art scene, or in general, cultural scene. Even worse, it had actively worked against it. Moreover, we felt that even though critique and political demonstration were important, they were not enough. So much was already clear in 2013, after a series of public protests that the art scene engaged in. Rather, you have to use the thoughts articulated in criticism and turn them into action. So we decided to assume responsibility and to develop and practice models of collaboration that present democratic values that the current system is lacking. As an example of prefigurative politics. The idea was that by gathering independent energies still out there and the political act of giving these efforts a name of Biennale, we can make them visible and amplify them. It was to be a way and a form to facilitate fundraising and a platform to reach out locally and to abroad. We wanted to perform an institution, and today actually we are still in the phase of performing it. It was clear from the beginning that we must boycott the state and its public art infrastructure. This has many reasons. One being that already mentioned vulnerability that was caused by the lack of significant alternatives for arts funding. So we forced ourselves to look for these. Another reason has been
to show that it is possible to avoid the negative compromises state subsidies usually entail, like self-censorship or simply the legitimization of such procedures, and still pull off a large-scale international project. It is important to establish such examples in a traditionally top-down, demoralized society in which accepting the new rules of the game seems the only conceivable and realistic option for most. How can a biennial support the local scene? In our case, the idea has been to create the frames among which the production of critical art is possible, to create alliances among the stakeholders of the arts, to create connections with other non-artistic civil organizations, to create an audience that can provide social legitimacy, to create international partnerships, to activate our network from this platform. So what is important here is the creation of a structure that can be sustained, more than resistance, more than a project, more than protest. The first edition of Biennale was presented in May 2015 with almost 200 programs in around 100 venues in the city of Budapest, with artists from 22 countries and 35,000 visits in 5 weeks. It did not have a thematic frame. Through its size and diversity, it was a demonstration of civil energies. It worked as a defibrillator for the art scene. Then the second edition was opened in October 2017. It was smaller and more focused. This time we put more energy into supporting new production, as institutional possibilities have been quite insufficient for most of the artists we stand for. This time we decided to have a thematic frame with the title Gaudiopolis 2017, the City of Joy, referring to a children's republic founded in the aftermath of the Second World War in Budapest. As a result, the program was much more coherent and straightforward. The story of Gaudiopolis offered the frame to reassess the implications of assuming civil responsibility, personal commitment, care, solidarity, education, community development, and the sustainability of democracy, as well as to rethink, in this context, the potential role of children, playfulness, joy, and art. Then the third edition in 2021 was entitled Inhale. We took the title from the poem by Attila József, a Hungarian writer, from 1935. In our 21st century reading of this poem, A Breath of Air referred to the climate catastrophe and to the threat posed on the civil liberties by populist regimes and global capital alike. In this reading, breath of air is also a symbol of freedom. It can refer to a situation when collective engagement is the only way to preserve and create conditions and places for breathing freely. Thus, today, we can say that what started as a protest action, a critical mass-type demonstration, has become a platform for art and civil engagement. What we learned is that creating a structure is essential in order to make change. Today, Biennale Budapest is the largest civil, independent, state-free art initiative in Hungary. Organized on a grassroots basis by a micro-association,
It has been a garage or DIY biennial based on self-organization and collaboration of artists, curators, other art and civil organizations, galleries, scholars, students, among others. OFF Biennale boycotts the Hungarian public art infrastructure. It does not apply for state funding and steers clear from state-run art institutions. Our main aim is to strengthen the local independent art scene. OFF strives to take part in the social discourse on urgent but often suppressed issues and to enhance the culture of democracy by the means of art and by its own workings. OFF is grassroots, civil endeavor, so we don't have a stable, sustaining institution, foundation, or even a corporate sponsor behind us. There are no employees. There is no collaboration with the city or the state. It is peculiar for a biennial, or for that matter, for any kind of large-scale international art event, especially in Eastern Europe, where the private sector is in contemporary art hardly exists. Still, for us, the point at the beginning was just that, to restart our activities on a civil ground, to base it on self-organization, and we decided to create a biennial out of it. The biennial model still works for us, as it allows us to concentrate energies and funding and raise attention, strengthen our visibility locally as well as internationally. At the same time, there are certain features that distinguish OFF from so-called mainstream biennials. Instead of the festival fireworks model, we prefer local anchor and continuity. Long-term engagement is more important for us. That's why ultimately the biennial rhythm, so to have an exhibition every 2 years, is also changed. So sometimes it's 2.5 years, sometimes it's 3 years, depending on the possibilities. So long-term engagement, instead of growing our infrastructure, it's more important for us. We prefer network building and collaboration. Finally, our local and regional networking activities entered new dimensions with 2 things. First, with co-establishing the Eastern Europe Biennial Alliance, together with the Kiev Biennale, Matter of Art Biennale in Prague, the Warsaw Biennale, and Survival Kit by CCA Riga. And the other is having been invited into the so-called Lumbung Interlocal Network, established by the Indonesian Ruang Rupa, in the framework of Documenta 15 that happened last summer in Kassel, Germany, which gave us the possibility not only to contribute to the exhibition in Kassel with the 2 exhibitions and the publication, but also to hopefully establish a long-term collaboration with some organizations from that network. The goal of Lumbung has been to develop a new model of sustainability, a common ecosystem for those organizations that is based on such networked alliances, on sharing and commoning, and on a different approach towards funders, sponsors, and the market, and also a different role of art. And lastly, I would like to briefly talk about the internal structure of the biennial, because that's also a crucial point, I think, to understand how we work. So 10 people established our association at the end of 2015, and most of them are still actively working on the biennial. As we approach the opening date, the team is usually growing exponentially. So by the time we reach
the opening of the biennial, it can comprise 60 to 100 people working part-time or as volunteers and as volunteers. There are no paid employees, as I mentioned before, except the financing colleague. The biennial works in a completely nomadic way, without an institutional background, major sponsors, or without employees. The infrastructure is minimal, makeshift and temporarily available. Most of the money comes from Western cultural foundations and other foreign funding bodies, for example, like the Goethe Institute in Budapest. 25 or 30% of the funds comes from Hungarian private sources, mostly from art collectors. Plus, there has been an immense amount of volunteer and pro bono professional work, the proportion of which is slowly but surely decreasing, unfortunately. With all these new opportunities and large-scale, long-term projects, right now, sustainability presents the largest challenge for us. Right now, drained back to voluntary work, in the curatorial team, we have to reorganize and strengthen our structure and create more solid financial grounds for our activities. The other long-term aim would be to further develop these collaboration patterns the biennial is based on, to create complex art projects in constellations of various actors coming from various fields of life, from the art scene and beyond. And we are to focus on production of things that could not be realized in Hungary otherwise. With these aims in mind, we are working on the next edition of Biennale that will happen in 2025. Thank you very much. Thank you. Thank you, Borbála. That's a very inspiring talk, and I think that your commitment to independence, I think, is really, really crucial, and I said you could feel that throughout the whole talk. We have a time for a couple of questions. If somebody has a question, then I'll ask you one thing. Actually, two questions. The first one is, have you felt any kind of counter pressure or moves from the government to your initiatives? Do you feel any kind of pressure not to do this or any kind of attempts to hinder what you're doing? And the second question is, have you tried, I mean, in what way do you measure your own impact? Do you do that, or you just think it's important to have an example, or do you try to measure how many people notice you, or does that have any kind of, does it inspire in other actions in other organizations? Yeah, the first question is, it's quite complex, because as we don't apply to any state funds and we don't basically ask for anything, and also it is, I would say, it is basically not possible to kind of get in the mass media from with such a program. So actually, though there is a big visibility for the local audience, but not such a big visibility for us that actually any kind of governmental reaction would follow it. So no, to put it short, no, there was no reaction from the government to the Biennale, but it's also because contemporary art without like the infrastructure, without the basically like the valuable buildings, for example, has no real value from that aspect.
The other question is how we measure. Well, I mean, there is attempt to measure the audience, but it is basically impossible. As if you can imagine, through the 6 weeks of the biennial, it's happening everywhere in the city. So it's not something that we can measure. But I would say that what is very important, and this is how Biennale started, that it was for the local art scene to kind of prove for ourselves that it is possible to do things differently. So in that sense, I mean, if we keep on creating a lively, exciting, international program in Budapest that is completely independent, that has a lot of unmeasurable effects, I think. Okay. Thank you, and good luck with your 2025 initiative then. Tā, mēs pāriesim pie nākamā runātājas. Tātad es aicināšu uz skatu tātad Androžu Kalnu sabiedrisko elektronisko plašsaziņu mēdīju ombudu un Rīgas Stradiņu universitātes profesoru. Lūdzu, Anda. Labdien! Cienījamā auditorija, klausītāji klātienē un tiešsaistē. Labdien, kolēģi! Liels paldies par uzaicinājumu un brīvu iespēju izvēlēties, ko runāt. Es gribu dalīties pieredzē un ar datiem, jo ombuda darbā man ir iespēja ne tikai sekot pētījumiem, bet arī katru gadu veikt vismaz vienu pētījumu. Un daļa no maniem secinājumiem, tēzēm būs ļoti personiskas, tāpēc, ka ombuda darbs nozīmē diezgan vientuļus, individuālus lēmumus. Un es domāju, ka man ļoti iespaidoja pirmā prezentācija, un man žēl, ka man nav tādas skaistas bildes, bet es mēģināšu. Un man šķiet, ka jā, ka mums ir diezgan daudz piemēru, bet ka jāmeklē risinājumi, un es gribu piedāvāt arī risinājumus. Iedomājieties par vārda brīvību, es vairāk koncentrēšos uz mediju brīvību, un ombuda darbā, kas ir pilnīgi jauns darbs, un kuru es redzu, kā to nosaka arī likums, kā pastāvīgu sabiedrisko mediju neatkarības sargāšanu, pretī liekot ļoti augstas prasības mediju atbildīgumam un kvalitātei. Un man ir bijis iespēja nonākt pilnīgi pretēju skatījumu krustpunktā šajā darbā ļoti neparastā veidā. Kad es skatos uz pētījumu datiem, es redzu, jo es uzdodu jautājumus, es redzu ļoti lielu sabiedrības atbalstu vārda brīvībai, ļoti labu izpratni par mediju neatkarību un tādu tā kā drošu, mazliet viegliprātīgu pārliecību, ka mēs varam brīvi izteikties. Bet pats galvenais šī gada pētījumā, kur tiešām tika uzdoti jautājumi par ētiku, par žurnālistikas kvalitāti, pats svarīgākais arī auditorijas skatījumā ir viedokļu daudzveidība un daudzveidīgas informācijas pieejamība. Un tāpēc mana tālākā stāsta un piemēru fokusā būs problēmas, uzbrukums žurnālistiem un informācijas pieejamība. Un tas pretējais, tātad iepretī cieņai, pārliecībai, ka medijas nevajadzētu bargi sodīt par kādām nejaušām kļūdām, saliedētības, savstarpēji saprašanās, kas ir auditorijas pētījumos ļoti svarīga. Pretī ir diezgan lielas problēmas,
ko es redzu iesniegumos, ko es redzu sarunās ar sabiedrisko mediju kolēģiem, ir iesniegumi, kur tiešām, domājot par mediju efektiem, cilvēki iestājas par viedokļu daudzveidību, par iecietību, pret stereotipizāciju, pret netaisnīgumu un pret publiskās diskusijas manipulāciju. Un šie iesniegumi tiešām parāda veselīgu attieksmi un kritisko domāšanu sabiedrībā. Bet, diemžēl, es redzu daudz skaļākas balsis, regulāras, kas pieprasa, daudz ko pieprasa. Es vēl nebiju sāku strādāt, bija zināms, kad es sākšu, man jau gaidīja politiķi iesniegums, un no politiķiem nāca arī vēlāk, un tie bija dažādi, kā zvani telefonā, draudiem, publiski uzbrukumi, kā iesniegumi ar absurdām prasībām, un ko tie prasīja. Pieprasīja man atlaist netīkamus žurnālistus, pārsvarā pētnieciskos vai kas ziņās strādā, lai gan man nav nekāda sakara ar darba tiesiskām attiecībām mediju organizācijās. Pieprasīja izmest no ētera neērtus informācijas avotus, apklusināt redaktorus, producentus, un ja es nepaklausu un neklusēju, ja nespēju runāt tā, kā man pienāktos, kā pieprasa, tad, protams, es arī kļuvu par mērķi uzbrukumiem un dažādiem draudiem un pastāvīgai vajāšanai. Bet tas sākās pēc tam, kad sarunās ar žurnālistiem par ētiku, es sapratu, ka uzbrukumi man ir, protams, es varu pateikt dažus piemērus, bet kas ir svarīgi saprast, ka mēs runājam, ka draudi vārda brīvībai ir saistīti ar pastāvīgiem uzbrukumiem. Es gribu uzsvērt, ka tā ir ikdiena. Katru dienu, par katru vārdu, par katru, kas kādam varētu nepatikt, un ir pietiekoši daudz dati, un nav nekādu vairs šaubu, ka Latvijā šie pastāvīga uzbrukumi sabiedriskiem mēdījiem pirmkārt, kā tādiem, kas tiek uztverti kā politiskiem spēlētājiem neizdevīgi, pret viņiem izturās, pret mēdījiem, žurnālistiem izturās tikpat naidīgi kā pret saviem politiskiem konkurentiem. Un šie uzbrukumi tiešām ir ikdiena. Un es sapratu, ka man ir kaut kādā veidā jāaizstāv, jo kvalitatīva žurnālistika nav iespējama, tāpēc, ka kolēģi teica, ka viņi atsakās no sarežģītām pretrunīgām tēmām, kas Latvijā tiek dažādi vērtētas, kā etniskās attiecības, kā kaut vai aktuālā kara sakarā pieminekļu demontāža, Krievu kultūru, attieksme pret Krievu kultūru, dažādu grupu attiecības sabiedrībā, seksuālo minoritāšu tiesības un citi jautājumi, kas noveda pie tā, ka diezgan daudzi kolēģi ir pastāvīgi personiski, tiek noniecināti, publiski pazemoti, viņiem seko gan e-pastos, gan draud personiski. Tas viss jau, tam ir rezultāts. Tā nav tikai atteikšanās atspoguļot nopietnus jautājumus, un sabiedrība tātad neuzzina būtiskus aspektus. 2 manas bijušās studentes ir aizgājušas kā vienu no iemesliem, minot nepārtrauktus draudus, ņirgāšanos, personiskus uzbrukums. Jaunas sievietes, kas kopš bērnības sapņojušas par žurnālistiku kā lielisku profesiju. Un nākamā problēma informācijas pieejamībā, ka tiek vajāti, kā stāsta žurnālisti un arī paši cilvēki, arī informācijas avoti, no kuriem ir atkarīgi žurnālisti. Arī tie atsakās izteikties, jo zina, ka tiks momentā zīmogoti, un
un viņiem uzbruks publiski un noniecinās tikai faktu, ka viņi ir vēlējušies vienkārši piedalīties diskusijās. Un žurnālisti paši eksplicīti liecināja par pašcenzūru. Un ar pašcenzūru domājot, situācija nevis kaut kas ir nepieklājīga vai grūti, bet ka nepastāv formāli šķēršļi, tev ir pienākums dalīties informācijā, tev ir pienākums stāstīt sarežģītus stāstus, dažādas perspektīvas piedāvāt, bet tu to vienkārši nedari, lai varētu turpināt strādāt, kas ir absolūts paradoks. Tu nedari to, kas tev jādara, lai kaut kā varētu izdzīvot savā darbā. Es zinu, ka visiem patīk spilgti stāsti. Es esmu runājis vismaz 7 valstīs ar ombudiem, kā viņi tiek galā ar to, nekur nav tik nežēlīga vardarbīgi uzbrukumi, protams, online vide, un netik labi organizēti un, kā var saprast, arī resursu bagāti uzbrukumi kā Latvijā, vismaz pēc tā, ko es esmu jautājis Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Flāmu, ombudam Beļģijā, Islandē un citur. Un tā nav kritika par žurnālistikas kvalitāti vai par mediju kvalitāti. Nav šaubu, ka tajā ir ļoti daudz, kas vēl darāms, un cilvēki saprot, ka ir vērts investēt kvalitātē. Bet tā tad kritika un saruna, mediju darbības kritika un saruna par kvalitāti nedrīkst nozīmēt nepārtraukts naidīgas uzbrukums. Vai, piemēram, provokācijas, teicu, ka būs kāds piemērs, provokācijas, ka runa nav tikai par pētnieciskās žurnālistikas vai kādu diskusiju vadītāju jautājumu, runa ir par kultūras žurnālistiku, par producentiem, kas veido pēc klausītāju lūgumiem dažādus muzikālus raidījums, piemēram, Latvijas radio klasikā, kur speciāli provocē jaunai raidījuma vadītāja lūdzot atskaņot padomju laika dziesmu, un pēc tam seko nenormāli uzbrukumi par tā sakot, padomisko un citādā veidā nepieņemamo praksi sabiedriskajos mēdījos, lai tos noniecinātu. Tas ir absurds, bet tā ir realitāte, ka pēc šiem uzbrukumiem cilvēki, kas strādā radio teātri, reāli baidās un zvana saviem vadītājiem vai pat konsultējas ar mani, vai viņi drīkst iekļaut arhīva materiālu no padomju laikiem, teiksim, kādu literāru darbu, kurā parādās padomju ideoloģiskai kādai varbūt parādās. Tas vienkārši ir pirms neatkarības laika ierakstīts arhīvu materiāls. Viņi īsti nezin, kurā brīdī tas viņu atskaņotais materiāls varētu izraisīt kādus pārmetumus, uzbrukumus, vainošanu sabiedriskajiem medijiem. Un šim procesam ir vairāki līmeņi, kad es man ir iespējas, teiksim, veidot savu slēgt, es sāku rakstīt par šo problēmu, raksturojot to arī starptautisko pētījumu kontekstā. Es sapratu, ka ļoti nepatīk, ka par to runā un tiek reāli trivializēts tas, ka tiek runāts par uzbrukumiem žurnālistiem, medijiem vai ombudam. Lai gan tā ir ļoti nopietna problēma, un it sevišķi tā skar sievietes, kas strādā tātad sabiedriskajos medijos. Būtībā tas, ko es varu dažādus akadēmiskus, analītiskus terminus izmantot, teiksim, ko tas viss nozīmē. Bet reāli man tiek pieprasīta no politizētiem iesniedzējiem, vai viņu paši politiķi mēdz iesniegt, vai viņi iedvesmoti aktīvisti,
man tiek prasīts, tas ir aktīvi aicinājums uz cenzūru. Ierobežot, apklusināt, ļoti agresīvi panākt, ka ir kāds, kas cenzē, kāds, kas ierobežo konkrētus avotus, konkrētas tēmas apspriest, kas ir ļoti netaisnīgi un kas būtu jārisina, ka pašu cenzūras atbalstītāju vārda brīvība šajā procesā ir daudz augstākā līmenī. Ja jūs negribat dzirdēt visas tās lamāšanās, visus, teiksim, komandas un citus apzīmējumus, kādā veidā mēģina cilvēkus ierobežot un apklusināt, tad milzīga asimetrija iepratim tam, kāda atbildība par katru vārdu ir mediju kolēģiem vai mani, ja es veidoju kādu atzinumu. Un jūs varētu teikt, bet kā es to zinu? Ļoti vienkārši es runāju ar šiem cilvēkiem, kas gan man uzbrūk, gan prasa man cenzēt, ierobežot, jo es nestrādāju ar anonīmiem cilvēkiem. Un daļa paši man zvana, kas ir ļoti labi, un es gribēju saprast, ko viņi vēlas, ko viņi domā. Sarunas lielākoties pieklājīgas, bet pēc tam rupjības nāk e-pastā vai tīklošanās platformā. Ko es uzzināju? Jo es gribu uzsvērt, ka ir dažādi šie iesniegumi un daudz ir ļoti toleranti, bet šodien es gribu runāt ar tiem, kas grib veicināt cenzūru un ierobežot publiskās diskusijas daudzveidību. Ko es uzzināju no cilvēkiem, kas pieprasa cenzēt? Ļoti daudz aizspriedumus, tādu redukcionistisku attieksmi pret mediju efektiem, kur pilns ar biedējošiem scenārijiem, ja gadījumā kaut kāda informācija parādīsies šādā vai tādā veidā, ja vispār tiks vārdi izmantoti, tad teiksim, tam būs graujošs efekts, ka dažādi viedokļi ir bīstami, ka mēs dzīvojam, tādu, varētu teikt, akadēmiskā stilā, tādu publiskās sfēras militarizācija, vēlme, ka viss tādām komandām pakļaujas. Es dzirdēju milzīgas bailes, ārkārtīgi lielas bailes, kuru reakcija ir uzbrukums, jebkurai tādam brīviem izteiktiem vārdiem. Es zinu, ka tas nav pieklājīgi, bet es teiktu, ka tas veids, kā uzbruk žurnālistiem, vai ņirgājās, ja es esmu, teiksim, par medijiem, ja es esmu atzinusi kādu pārkāpumu, kādu, protams, arī tiek atzīst, ir tāda ārkārtīgi bailīgi vienlaikus uzbrukošu, problemātisku, niknu, nepieaugušu cilvēku bars kā banda, kura gatava sist, plēst, spārdīt, bet pēc tam nespēja, ka mēs sazvanoties, nespēja paskaidrot, kāpēc tā rīkojušies. Piemērs, pirms dažām nedēļām man zvanīja kāda auditorijas pārstāve un sūdzējās, ka pilnīgi nevar ciest, ka raidījuma vadītājs uzdot neērtus jautājumus politiķiem, jo tur ir jaunāks un vispār jābūt ļoti pieklājīgiem žurnālistiem. Viņi ir par žurnālistu pieklājību. Un tad viņi turpināja, ka ja būtu iespēja un sastapus klātienē, tad mana zvanītāja ar visu vārdu un uzvārdu un telefonu, es citēju, nomētātu žurnālistu ar ķieģeļiem. Es pārjautāju un saņēmu apstiprinājumu, ka tas domāts nopietni. Es pārjautāju vēlreiz, vai viņas pieklājība ir iegūstama vardarbīgā veidā. Jā, un tad gan pati pārtrauc, tā saruna bija gan arī stundu, jo es tiešām mēģināju saprast, ko cilvēks vēlas. Bet tas bija absolūti vēl viens apstiprinājums tam, par ko jau ir pietiekoši daudzas liecības, cik ļoti vardarbīga un agresīva ir šī publiskā diskusija. Kādā veidā ļoti personiski, bez faktiem, bet noniecinot cilvēkus, vēršas pret žurnālistiem. Un, protams, ir vēl citi piemēri, un pirms neilga laika mēs kopā ar mediju ētikas
padomas kolēģiem runājām par to, kādā veidā Latvijā ir vai nav tā saucamā strateģiskā tiesvedība pret publisku līdzdalību, jeb SLEP, un konstatējām, ka Latvijā tā netiek monitorēta, bet medijiem ir pieredze, ka pret viņiem vēršas ar tiesību sargājošo institūciju palīdzību. Nu jā, ko es gribu ar šo pateikt? Ar šo pateikt gribu to, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas katru dienu regulāri, un tas tiešām ir katru dienu. Es, piemēram, šodien saņēmu 2 uzbrukumus e-pastā. Publiski un personiski, gan redzami, gan neredzami uzbruk publiskās vidas spēlētājiem, pārsvarā žurnālistiem, redaktoriem, diezgan labi organizēti, ir resursi monitorēt, izsekot. Es to esmu teikusi, bet kāpēc viņiem nepatīk, kā mēs par to runājam? Skaidrīt Lasmana filozofi un ētikas filozofi to ir konceptualizējis kā mūsdienu ļaunumu, kā veidu, kā ļaunums izpaužas. Un, protams, šajās sarunās es redzu, ka šie cilvēki nevēlas justies ļauni, nelieši, kādi viņi īstenībā izskatās. Un šim sarunam pretī, diemžēl, šie uzbrukumi ir ļoti skaļi, un tie ārkārtīgi ietekmē, teiksim, to veidu, kā cilvēki sabiedriskos medijos domā par savu darbu, kāda ir viņa attieksme. Un man ir prieks redzēt, ka tagad pēc kaut kāda gada, kur mēs par to sarunājamies un domājam, ko ar to darīt un kādā veidā rīkoties, es redzu drosmīgas diskusijas, kur pēkšņi tie jautājumi, kas tika, no kuriem atteicās cilvēki strādāt, ar kuriem pēkšņi parādās un notiek mums diskusijas gan par valodas lietojumu, gan par mākslas, teiksim, tādām sarežģītiem jautājumiem, kas tiek arī saņemti ar uzbrukumiem. Bet, diemžēl, brīvība, neatkarība un viedokļu daudzveidība ir tādas pārāk klusas vērtības, un es tieši domāju, ka būtu vajadzīgs vēl kāds formāts, kā tas ir Ungārijā, jo tas klusums ir brīstams. Tajā klusumā ir diezgan daudz problemātisku procesu, ko sabiedrība neredz un pat neuzzina, ka ir kaut kāda svarīga informācija. Un tas, kas šajā klusumā pietrūkst, tā ir solidaritāte. Mēs paši, un es arī pat varu teikt, paškritiski, mēs vienkārši noskatāmies, kā tur tas otrs apspļaudītais, pazemotais tiks ārā. Jo mēs zinām, ka tiklīdz mēs iesaistamies, tad mums arī tiks, to es esmu pati pārliecinājusies. Bet nav tik traki. Žurnālistu asociācija cenšas to darīt. Latvijas mediju ētikas padome arī cenšas to darīt, aizstāvot, neslēpjot to, ka tas apdraud vārda brīvību. Un tas nozīmē, ka visi vēl nav gatavi normalizēt šo publisko vardarbību. Jo, diemžēl, pēdējā laikā es esmu dzirdējis no cilvēkiem, kas ir tiešām publiski ar mēsliem aplieti. Viņi saka, jā, mēs dzīvojam tādā vidē, ar to jārēķinās, nav jārēķinās. Un to ir arī apliecinājuši dažādi kolēģi daudzās valstīs. Ar vārdiem, ka vajadzētu kaut ko darīt, es nedomāju, ka ir jāatgriežas kaut kādā iedomātā pagātnē vai ideālajā pasaulē. Nekāda tāda pasaule nav, bet ir tiešām svarīgi rast risinājumu šai problēmai gan online, gan tādās hibrīdu mediju vietnēs, kurā notiek organizēti uzbrukumi.
Ir jāpielāgojas šīs stratēģijas mūsdienu apstākļiem. Nevar strādāt vienkārši konservatīvu, kvalitatīvu mediju stilā. Un viens no risinājumiem ir tomēr attīstīt to, ko sauc par deliberatīvās komunikācijas telpu. Mēs pat nezinām, kā to latviski izrunāt. Tas ir nozīmīgs koncepts. Nāk no latīņu valodas deliberare un libra nozīmē svērt un balansēt, bet tas nozīmē uzlabot publiskās diskusijas kvalitāti, šo veidot deliberatīvās komunikācijas platformas, kurā katrs indivīds var piedalīties, var informēti ieņemt nostāju, klausoties, apspriežot, meklējot argumentus un vērtējot, tajā pašā laikā mēģinot vienoties par kādām vērtībām un normām, par kurām sabiedrība varētu meklēt risinājumus. Jo klusums nenozīmē tikai aizdīt no profesijas vai lūgums pārcelt citā darbā konkrēts cilvēks. Tas nozīmē ļoti lielus tādus tukšumus, ko aizpild daudz kas cits, arī mūsu publiskajā informācijas telpā. Tas, ko es redzu, domājot par vai deliberatīva komunikācija, tāda konsultatīva, apzināta, daudzveidīga, droša, brīva ir iespējama. Es redzu, ka tieši profesionālos medijos tā varētu būt stratēģiska izvēle veidot un jaunus formātus un apzināti veicināt šo diskusiju, lai gan paši sev, gan sabiedrībai parādītu, ka ir iespēja arī tad, kad tu nepiekrīti vai ir kāds pilnīgi pretēju viedokļu pārstāvis, ka ir iespējama šī diskusija, kurā ir cieņa, kurā ir ieklausīšanās. Nākamais medijiem ir aktīvi jāsargā savu darbinieki. Un tas nozīmē veidot strukturālu atbalstu un palīdzības mehānismu. Es uzskatu, ka ir jāmaina likums, kam pateicoties es strādāju. Mans pienākums ir anonimizēt iesniedzējus. Es uzskatu, ka nav taisnīgi, ja iesniegums raksta parlamenta deputāti, augsta līmeņa amatpersonas, aicinot, ierobežot un reizēm arī pamatot kritizēt, jebkuram ir tiesības šos iesniegumus rakstīt, ka tie tiek anonimizēti, jo tas nav līdzvērtīgi. Jebkurš cits auditorijas pārstāvis, protams, ir normāli, ka tiek anonimizēts, ka tas ir sūdzējies, bet tiem, kas vēlas iegūt varu vai jau ir pie varas, ja izmanto šo savu varas stāvokli, lai vērstos pret sabiedriskiem medijiem, es uzskatu, ka tas nedrīkst būt anonīmi. Medijiem, tā kā mēs to redzējām tikko mediju fórumā Viļņā, Baltijas mediju fórumā, ir jāatmasko tie, kas manipulē ar sabiedrisko domu, tie, kas to saindē, organizē uzbrukums personām, kas publiski izsakās, mūsu gadījumā arī mākslas pārstāvjiem, filozofiem, jāsaprot resursu plūsmas, kādā veidā tas notiek. Tā kā to izdarīja ļoti interesantā pētījumā, kas tika prezentēts Baltijas mediju fórumā lietuviešu kolēģis, kas ilgstošā pētījumā atmaskoja tos, kas rīko it kā tautas gājienus, protestus, kas aiz tiem stāv, kādā veidā tie ir saistīti ar Krievijas spēcdienestiem. Tas ir jādara arī mums, jo mums ir platformas, mums ir komunikācijas plūsmas, mums ir pseidomediji, kurus mēs varam
ieraudzīt kā mācību materiālu, kā tiek Kremļa tehnikas izmantotas, lai vērstos pret brīvu diskusiju, pret konkrētiem cilvēkiem, kas nav vērti un paklausīgi. Protams, ir jāiegulda resursi publiskās sfēras kvalitātes pētniecībai. Tā vispār nav izpētīta. Latvijā, kā teica Satversmes tiesnesis Artūrs Kučs, ir 1 līdz 2 cilvēkam interesē pētniecība par to, kā darbojas preses brīvība. Nu, lūk, mainīt hierarhiskās attieksmes, varā balstītās, svarīgumā vai mazāk svarīgumā balstītās attieksmes, kādas mēs redzam publiskajā telpā attiecībā pret citām grupām, citautiešiem. Nevis teikt, kā viņiem jādara vai kā jārīkojas, kādā valodā, kādi mediji jālieto, bet jāuzzina šī perspektīva, kāpēc. Mēs to vēl nezinām, jo mēs esam pašlaik tajā stadijā, ka mēs tikai stāstam hierarhisko attiecību modelī, kā vajadzētu. Tie ir izcinājumi, tā ir ļoti laba iespēja žurnālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu diskusiju un tādu mediju vidi, kurā daudzveidība ir ļoti svarīga, jo tā ir svarīga sabiedrībai. Un mēģinājumi panākt, mēs jau redzam, kā mēģinājumi panākt tas, ka sabiedriskie mediji izskatās kā pretēji sabiedrības interesēm. Tādi, kas tiek pozicionēti kā varas apkalpotāji, nu, tas ir viens no veidiem, kā nonicināt, kā veicināt antimediju diskursu, kas ir ļoti bīstams un kā arī tajā pašā mēs nedrīkstam pieļaut to, kā teica tajā pašā Lietuvas fórumā, Polijas pārstāvis. Mēs nezinām, cik ilgi mēs labosim to, ko mēs esam pieļāvuši sabojāt, diskreditēt savus sabiedriskos medijus. Un cita veida medijus, kuri arī saņem šobrīd jaunus uzbrukumu viņus, kā Delfi vai citi profesionāli mediji, kas vēlas kvalitatīvi un atbildīgi strādāt. Paldies! Paldies, Anda! Vai būtu kādi jautājumi? Tiešām, lūdzu. Tā, jāiedod ir. Es saprotu, ka jūs arī Valdis Liepiņš, bijušais Saeimas deputāts un aktīvists, varētu teikt. Man jautājums ir par tiem politiķiem. Jūs laikam nevarētu vārdā nosaukt, kas ir tie, kas jums tur zvana un jūs traucē jūs darbībā un arī žurnālistu darbībā, bet vai plašos vilcienos varētu teikt tā, ka no tagadējās valdošās koalīcijas cilvēkiem arī tur kādi ir, kas jums zvana un jūs traucē, vai tas pamatā nāk no opozīcijas deputātiem? Es galīgi piekrītu, tas ir absurds, kad viņi ir politiķi un viņi runā anonīmi. Tas ir, vai ka jums ir viņa anonimitāte jānosargā, tas ir galīgi nepieņemami, un es ceru, ka jūs panāksiet to likumu maiņu vismaz. Un tas ir tāpat, kā bija Saeimā, ka bija vesela rinda tādi balsojumi, kur mēs faktiski nezinājām, kas par ko balso. Un tādā ziņā tagad ir atklāti balsojumi, tad tās lietas ir daudz skaidrākas. Un vajadzētu būt arī, kad jūs atklājiet tos cilvēkus, vai tās aprindas, kas šito mūsu demokrātiju un presas brīvību traucē. Jā, nu man uz to vienu jautājumu man divreiz jāsaka jā, jo vienreiz viņa rakstīja, kad bija opozīcijā, un otrreiz, kad bija pozīcijā vai otrādi. Bet, protams, tā kā tāda viens priekšlikums tik ātri jau tas neveidosies, bet, teiksim, ja jums gribas redzēt detaļas, jūs varat apskatīties manā mājaslapā ir gada pārskats, kur ir analizēts arī iesniedzējs pēc tā, ko pārstāv, un atzinumos, lai arī anonimizēti, var redzēt to problēmu, līdz ar to var saprast. Nu jā, bet jā,
Daži šie uzbrukumi, diemžēl, ir ļoti spēcīgi salīdzinot ar tiešām ļoti vērtīgām tādām diskusijām par mediju kvalitāti. Es negribu, lai būtu tāds priekšstatos, tas disbalans starp ļoti sāpīgām, agresīviem uzbrukumiem un to, ka ir arī pretēji lieliski izpratni par mediju lomu. Bet tieši tā, man Somijas kolēģis teica, pēc 10 gadiem politiķi vairs netraucē. Politiskās vidas kvalitāte uzlabosies, kas man bija īstenībā, es biju labākās domās, pirms es uzņēmu šo darbu. Vai ir vēl kāds jautājums? Ja nav, tad pāriesim. Paldies, Anda. Trešā runātāja. Paldies. Trešā runātāja šīs simpozija pirmajā daļā ir Solvita Kress. Viņa ir Latvijas laikmetīgās mākslas centra direktora. Lūdzu, Solvita. Labdien, un prieks būt klāt šajā simpozijā, kurā mēs runājam par, manuprāt, ļoti svarīgu tēmu, un paldies par uzaicinājumu. Un man arī bija prieks redzēt mūsu kolēģi, manu kolēģi no OFF Bienāles, no Budapeštas, ar kuru mēs sadarbojamies jau iepriekš minētajā Austrum Eiropas Bienāļu asociācijā. Un arī iepriekšējā prezentācijā, man liekas, ļoti labi tika atklāta visa tā scēna vai tā problēma situācija, kurā mēs atrodamies patreiz. Tā kā šis simpozijas tika pieteikts tādiem ievadvārdiem, atskatoties uz laiku pirms Berlīnas mūra krišanas un arī pēc Padomju Savienības sabrukuma, tad es gribētu vienkārši tādos pāris vārdos atskatīties atpakaļ, jo es vēl piedaru pie tās paudzes, kas diezgan apzināti darbojās vēl padomju laikā. Un tad es varu teikt, ka jā, šie vārda brīvības ierobežojumi un cenzūra bija klātesoša nepārtraukti. Un tieši māksla un kultūra bija tā sfēra, kurā izdevās kaut kādā veidā caur simboliem, zīmēm, tādiem pusvārdiem, lietojot šo ezopa valodu, kaut kādā veidā runāt par sistēmas kritiku, par ideoloģijas kritiku un kaut kādā veidā iezīmēt kaut kādu citu alternatīvu. Un dzīvojot mūsdienu Eiropā, mums varētu šķist, ka mēs dzīvojam tādu brīvu un demokrātisku valstu savienībā un ka vārda brīvība, bet tik un tā vārda brīvības pārkāpuma cenzūra joprojām ir klātesoša. Varētu teikt, ka šobrīd šie cenzūras gadījumi ir vairāk tādi neskaidrāki, un arī tie ir ļoti atkarīgi no konkrētā brīža konteksta, konjunktūras, reliģiskajiem, ideoloģiskiem uzstādījumiem, politiskajiem režīmiem un kultūras specifikas un dažādiem citiem aspektiem. Bet patreiz mēs pasaulē varam novērot tādu, mēs varam teikt tādu nacionālisma, labajā populisma diskursa uzvaras gājienu, kas arī ļoti pastiprina šīs konservatīvās balss klātbūtni un liek runāt par cenzūru arvien biežāk. Un mēs vērojot politisko klimatu, patreiz varam redzēt arvien vairāk šo neiecietību pret citādo, gan etniskā, gan dzimumu, gan dažādu sociālo grupu kontekstā. Īpaši mēs redzam dažādos aspektos, kā notiek vēršanās pret LGBTQ+ community, tātad, kā latviski, kopienu ārprāt, kopienu, pret sievietēm, pret imigrantiem. Un tāpat Latvijā mēs nepārtraukt arī saskaramies ar šī politiskā klimata klātbūtni, gan mēs skatāmies, ar cik lielām mokām mēs virzamies uz dzīvesbiedra likuma apstiprināšanu, gan kā mēs cīnāmies par pievienošanos Stambulas konvencijai, gan diskusijām par tradicionālo ģimeni, gan arī pilnīgi no cita aspekta skatoties. Mēs redzam, cik sīvas cīņas saduroties dažādām vēstures interpretācijām bija brīdī, kad mēs demontējam šos padomju laika pieminekļus. Un tur mēs varam atsaukties uz daudzām dažādām situācijām, kur mēs redzam šo dažādo domu sadursmes klātbūtni.
Un es gribētu mēģināt paskatīties uz cenzūras dažādajām trajektorijām, iezīmējot tādus 3 galvenos virzienus, kas parādās, es domāju, arī citās zonās, bet tieši vizuālajā mākslā tas ir arī tā ļoti klātesoši. Pirmais ir draudi likumībai, kurā tad tiek parasti apelēts pie bērnu izglītības un tiesībām, un ko tik viņi tagad neredzēs, un kā tas samaitās, viņi nenobrieda šo psihi. Otrais - reliģisku jūtu aizskaršana, un īpaši tas ir kristietības un islāma teritorijā. Un trešais ir šī politiskā cenzūra, kas vēršās pret vēršās pret politisko sistēmu vai kaut konkrētu politisko figūru vai simboliem. Un kas tad ir šie cenzētāji? Tā bieži vien ir valsts vai valsts aparāts, reliģiskas organizācijas, korporācijas, dažādas sabiedrības grupas, kas pārstāv privātās vai korporatīvās intereses. Un, man liekas, mēs nevaram aizmirst arī par pašcenzūru, kas ir ļoti tāda bīstama parādība, kas jau iezīmējās arī iepriekšējā referātā, kad ļoti daudz radoši cilvēki vienkārši sāka paši sevi cenzēt, baidoties no sekām, ko izraisīs viņu viedokļa atklāta paušana. Jā, un lielākoties mākslas ierobežošanu vada ideoloģiski principi un vērtības attiecībā pret citām grupām, pret rasi, seksuālo orientāciju, sociālo piedarību. Taču nemazāk redzams mūsdienās ir arī ekonomiskās varas spiediens. Bet tagad es sākšu rādīt bildes. Tagad kļūs arvien interesantāk. Jā, šis ir viens tāds ļoti ikonisks darbs padomju mākslas vēsturē. Jā, tieši padomju, jo tas 73. gads. Tā ir poļu māksliniece Natālija L.L., kur bija viena no retajām māksliniecēm, kurai padomju laikā izdevās aizbraukt uz Ameriku, un tad viņa tikās ar dažādām slavenībām un tika ļoti tur labi uzņemta, un viņai ir arī daudz fotogrāfijas, kurās viņa ar dažādiem tādiem prominentiem mākslas pārstāvjiem, un tad viņa to visu savu iespaidu virkni samontē tādā filmā, kur viņa tā kā atskatās uz šo braucienu, un tur viņa arī aizgūtnēm banānus, kā tādu simbolisku aktu, tā kā arī tādu referenci par šo patērētāju sabiedrību, un, protams, arī droši vien, protams, nezinām, ko Natālija L.L. tajā brīdī domā, bet arī ir kaut kādas erotiskas references. Bet kāpēc es to rādu tagad, jo tas ir 73. gadā uzņemts video materiāls, tāpēc, ka 2019. gadā pirms pāris gadiem ļoti prominents arī Polijas labējo spēku partijas pārstāvis Ježijs Mizoleks, ja es pareizi izrunāju. Viņš pieprasa izņemt virkni sieviešu mākslinieču darbus no muzeja ekspozīcijas, apgalvojot, ka tie ir pornogrāfiski un lieto pārāk klais atsauces uz seksualitāti, tā tad apdraud likumību. Un šie darbi tā kā tiek izņemti, bet ar to tas viss nebeidzās, jo otrā rītā jau viss laukums priekšā šim muzejam ir pilns ar protestētājiem. Protesti turpinās arī citās valstīs, kur proti cilvēki iziet ielās ar banāniem. Un viņi ēd banānus, fotografējās ar šiem banāniem, un Instagrams un Facebooks ir pilns ar šiem attēliem. Un banāns arī, kas jau atskatoties uz popmākslas ēru, uz Andy Warholu, kur banāns jau iegūst tādu simbolu nozīmi, viņš atkal vēlreiz apmet kūleni, iegūstot atkal tādu jaunu simbolu nozīmi, šoreiz cīnījoties par vārda brīvību un pret cenzūru. Tad jau nonākot lecot uzreiz uz Latviju, es domāju, visiem ir vēl siltā atmiņā šis darbs, Kristiāna Brektes murālis, kas, man liekas, gan ne Brekte, ne mākslai vajag telpu, kas veidoja šo murāli. Neviens no viņiem nenojauta, ka tas detonēs ar tādu skandālu formātā, kur Kristiāns Brekte diezgan tuvu oriģinālam pārzīmē Džemas Skulmes zīmējumu uz skolas sienas, un arī tas uzraksts "Mēs esam sliekas, kas irdina augsni", arī ir atsauce uz ļoti cienījumu mākslinieci Džemu Skulmi. Un tas, kad tiešām šis attēls izraisa tādu detonējošu sprādzienu, piemēram, man tas bija personīgi ļoti liels
pārsteigums, un to sāk šīs skolas audzēkņu bērni, uz kuras fasādes ir atrodās šis zīmējums, un, protams, tiek pacelts jautājums par likumību, uzskatot šo attēlu par neķītru, kas bērniem var sabojāt viņu priekšstats par likumību. Man pat ir grūti īstenībā to komentēt, jo es pilnīgi tur neredzu neko tādu, kas varētu traumēt šo skolas audzēkņu psihi. Tad nākamais darbs tādā pašā virzienā ir Anna-Marijas Gulbes darbs, kas bija izstādīts 2020. gadā ISSP galerijā. Tiem, kas nezin, kur ir ISSP galerijas, var pateikt, atrodas Berga bazārā, ļoti skaista telpa. Un ISSP galerija pašā strādā ar fotomākslu un izstādot diezgan tādu interesantu mākslinieku plejādi. Anna-Marija Gulbis, kā jaunā mākslinieca, izstāda fotogrāfijas, kurās fiksēti viņas laika biedri, arī dažādās ballītēs, dažādās tādās provokatīvās situācijās, bet vienkārši fiksēti jauniešu dzīve. Un tad kāds garām gājējs, kāds īrnieks no Berga bazāra vēršās pie Berga bazāra saimniekiem un saka, ka tas ir jāizvāc, jo tā ir pornogrāfija. Kā tur bija, ka tā ir nepiemērots bērniem un pornogrāfisks ir šis saturs. Un mākslas vidē tas izsauc diezgan lielu sašutumu, ka ISSP galerija diezgan gan asprātīgā veidā nolēma cenzēt šos darbus, proti aizklājot tādām rozā lupatiņām, un viņi arī nekautrējās iziet ārpus savas galerijas telpām ar skulptūru, kas atrodas ISSP galerijas tūmā. Ja jūs zinat, Berga bazārā ir šī strūklaka, un tad arī to viņi piesadz. Man vienkārši bija tā, nebija bilde visā garumā, tad visas ķermeņa tādas intīmās daļas bija aizsakts šīm rozajiem auduma gabaliem. Mākslas vides protestam atbildot ISSP galerijas pārstāvi saka, jā, bet kad viņi atrodās ekonomiski ļoti trauslā situācijā, jo ir bijis šis spiediens no ēkas īpašnieka, jo savukārt cits daudz, prominentāks vai naudīgāks klients ir atkal izteicis savu protestu par šo izstādi, tā kā tiek iedarbināta tāda svira. Šeit mēs varam apskatīties, vēl drusku pakāpties atpakaļ, 17. gads, un te ir ļoti interesanti, es meklēju attēlu šai prezentācijai, un tas bija vienīgais, ko es atradu. Tā ir pilnīgi cita tēma, kurai es šodien nepieskaršos, bet ļoti, ļoti interesanta tēma, kas notiek mēdījos ar vizuālā attēla cenzūru, kas arī ir, kur sadurās šī cancel kultūra vai izslēgšanas kultūra, ar kaut kādu tādu pārprastu likumības interpretāciju. Piemēram, ne Facebookā, bet vispār pat Google meklētājs nepiedāvā nevienu normālu attēlu. Visi ir pilnīgā blūrā, un es pat nevarēju atrast, šis bija vienīgais, jo droši vien tāpēc, ka tas krusts tur ir pāri, tad tas mākslīgais intelekts viņu kaut kā neatpazina, ka to vajadzētu dzēst. Šis bija milzu skandāls, kas sākās no reklāmas plakāta izstādēja Neredzamā zona, kas ir Arturs Žmievskis, ļoti, ļoti prominents poļu mākslinieks, kura izstāde bija redzama Medicīnas vēstures muzejā. Un viņš ļoti bieži strādā ar cilvēkiem ar funkcionāliem problēmām, ar dažādiem ķermeņa defektiem, mēģinot viņus iekļaut sabiedrībā un dot viņiem platformu, justies līdzvērtīgiem un arī piedalīties mākslas procesā. Un, piemēram, šajā attēlā mēs redzam divus cilvēkus ar acīm redzamiem fiziskiem defektiem, kuri cenšas viens otram tā kā palīdzēt kaut kā kustēties, vīrietis bez kājām un otrs vīrietis bez rokām. Šie attēli tika interpretēti kā arī pornogrāfiski, aizskaroši, nepieklājīgi. Bija diezgan daudz skatītāju vēstules, kas tika sūtītas veselības ministrijai, un veselības ministrija izdarīja spiedienu uz muzeju, lai šis plakāts tiktu noņemts. Līdzīgi gāja ar šo plakātu. 2008. gads Katrīna Neiburga taisa plakātu Leļu operai, kas parādās pie operas fasādes. Tas ir Katrīnas Neiburgas dēls, ko viņa fotografē, un parādās atkal likumības sargi, likumības aizstāvi, kuri vēršās visās iespējamās instancēs un liek operai noņemt šo plakātu, bet tur tiek ierosināta ar krimināla lieta.
Un māksliniece Katrīna Neiburga vienkārši pilnīgi tādā traumatiskā situācijā tiek pratināta policijā 3 reizes, ja nemaldos, par to, ka tā ir bērnu pornogrāfija, ko viņi izmanto, kā viņi kaut ko tādu iedrošinās. Un viņai tiešām pagāja ilgs laiks, lai atgūtos no šīs traumatiskās pieredzes. Tad, jā, šeit es pārlecos, tā kā šie bija visi darbi, ko es iepriekš rādīju, tie visi darbi publiskā telpā, kur jebkurš garām gājējs ar savu bērnu var iet tam garām un pēkšņi iekliekties, ak, Dievs, mans bērns redz šo pliko dibenu vai ko viņš tur redz, jāraksta ātri un jāliek to visu noņemt. Tālākiem darbiem tie ir izstāžu zālēs, tie ir domāti adresēti cilvēkiem, kuri izvēlās iet šajā izstāžu zālē un aplūkot mākslu. Un tas, tā ir, varbūt teikt, tāda safe space, tāda droša telpa mākslai, kurā tad viņi var atļauties kaut kā izpausties. Šis ir diezgan pat vecs darbs, bet tas skandāls bija 21. gadsimta sākumā, kad Viļņas mākslas centrā, kuru Miķels Fišers izstādījis Sex and Spaceship darbu. Tepat, man liekas, es nezinu, cik labi jūs varat redzēt, tur tas zīmējums ir diezgan smalks. Man liekas, tāds, jautrs tas zīmējums, bet arī tas tika cenzēts un izņemts no izstādes kā nepiedienīgs. Šis man ir īpaši mīļš gadījums. Skuja Braden pārstāvot Latviju Venēcijas bienālē pagājušā gadā. To organizējam mēs Latvijas laikmetīgās mākslas centrs, un es biju arī viena no šīs izstādes kuratorēm. Un te man ir pilnīgi tāda confession, jāatzīst, kad mēs tiešām iegājam tādā pašcenzūras laukā, jo mēs zinājām, kas ir kultūras ministrijā šīs komisijas sastāvs, un kultūras ministrija, kur tajā laikā vadīja Nacionālā apvienība. Mēs arī zinājām šīs partijas ideoloģiskos uzstādījumus, un tad, kad mēs gājam ar šo projektu, jo tad ir vienkārši jākāpjās, jāpasaka, ka, lai nokļūtu Venēcijas bienālē, ir konkurss, kurā piedalās visi, kas var izpildīt konkursu nosacījumus, un kultūras ministrija ar ministru priekšgalā izveido komisiju un žūriju. Un tad mēs izmantojam ļoti apzināti, mēs lietojam to vocabulary, vārdu krājumu vai tādus terminoloģiju, kurā mēs runājam par 2 sievietēm, kas taisa kopā darbus, kurās ir feministiski tādi vēstījumi un lasījumi, un mēs vispār izvairījāmies runāt par LGBTQ+ aspektu. Un tad, kad mēs dabūjam šo konkursu, mums pat bija 2 PR kampaņas. Mēs pilnīgi citu retoriku izmantojam Latvijas publikai un pilnīgi citu retoriku starptautiskai publikai. Jo, protams, Venēcijas bienāle ir tāds solis, tāds ļoti trekns triepiens tajā starptautiskajā mākslas vidē. Tā ir tāda izstāžu izstāde, kur katrs vēlas nokļūt. Un tad tur mēs ļoti brīvi runājam par šo LGBTQ+ aspektu un par šo abu mākslinieču lomu. Un tad mums pienāca, piemēram, Lietuvas pārstāvi, kuri ir, mēs jau smejamies, ka viņi ir izņēmuši abonementu uz to zelta laugu, un viņiem nav, bet viņiem vairākas lauvas ir piešķirtas, kas ir lielākais goda apbalvojums Venēcijas bienālē. Un viņiem tādas vairākas, Lietuva ir daudz soļus priekšā Latvijai laikmetīgās mākslas kontekstā, un tad viņi pienāca pie mums un teica, kā jūs to dabūjat gatavu. Latvija pārstāv LGBTQ pāris, kas ir vienkārši Lietuvas kontekstā nereāli. Bet neskatoties uz to, ka šis paviljons saņēma milzumu daudz atzinības, un arī tiešām mēs bijām pat izskatīti kā kandidāti šai lauvas balvai, Latvijā tas tika uzņemts ar milzu kritiku, bet šeit nebija runa par vairs bērniem un viņu likumību, bet par to, kā valsts nauda tiek izšķiesta. Visvairāk tika pieminēta šī lampa ar vīriešu dzimumu locekļiem, un mēs teicam, jā, mākslinieces tur saredz patriarchālās sabiedrības kritiku, bet tik un tā tur bija tā slavenā bilde, ko man neizdevās atrast, kur puntulis stāv tieši zem lampas, un lampa viņam ir uz galvas. Tas bija gan tāds atrasts labs rakurs, jo tur tā nevarēja nostāties tieši zem lampas. Jā, un tad man kultūras ministrija zvanīja un teica, ka jums jārīkojās proaktīvi, jums kaut kā jātiek ārā no šī skandāla, un es sūtīju visus tos neskaitamos tās atzinības no visiem pasaules žurnāliem, kur mēs bijām mākslas žurnāliem, kur mēs bijām ierindoti tur top 3,
Un ministrija gribēja, lai mēs veicam skaidrojošo darbu, un es viņiem piedāvāju tieši, tas bija vasarā, ka es varētu Doma laukumā zaļā tirgus ietvaros uz lielā ekrāna stāstīt visu vēsturi, sākot no Grieķijas un Atēnām, ar visiem dzimumlocekļu attēlojumiem. Bet, beigās tas viss norimās, bet, tas, un mums bija tas lielākais šoks, jo mēs gaidījām, kad tas sitiens būs par to LGBTQ, kad, lesbiešu pārstāv Latviju pa valsts naudu Venēcijas bienālē, bet tas sitiens bija tieši par tiem krāniņiem, kā tad tā, un to Latvijas publika vispār, nenolasīja, varbūt paldies Dievam arī, ka tur tāda, bet, Jā, šitas kaut kur ielicis bet es tad uzreiz pastāstīšu, un arī, kā, to es biju iedomājusies beigās vairāk, bet tad es ielikšu, pastāstot par šo. Jā, un kaut kā redzot to visu, kas notiek, arī brīžiem vienkārši mēs domājam, kā vizuālā māksla var kaut kādu komentāru ienest šajā situācijā, kā mēs to varam komentēt. Un šis, piemēram, ir tāds mūsu komentārs akcija, tas ir 2015. gadā, kad Iveta Ratinieka, toreiz vēl skolotāja, tika apvainota par to, ka viņa bērniem bija lasījusi vai iekļaujusi programmā Agneses Krivats dzejoli, kurā bija izmantoti dažādi necenzēti vārdi. Un tad tas izvērtās, tam sekoja šī jaunā likumības likuma pieņemšana, ieviešana, kas bija diezgan arī tāds absurds gājiens. Un tad mēs uzaicinājām virkni mākslinieku, kā ar Kristiānu Brekti, kā Māju Kurševu, Miķeli Fišeru un Āni Balčus, un uzdrukāt šādus maisiņus, ar kuriem mēs staigājam. Nevis staigājam, mēs viņus arī pārdevām, un naudu iegūto māksliniekiem tika samaksāta, bet cik pārsteidzoši es nekad nebiju iedomājusies, ka maisiņš var izraisīt sarunu, un arī starptautiskā vidē. Vienmēr mans mīļākais bija maisiņš ar Kurševu, ar šo menstruējošo monstriņu. Un, piemēram, es atceros vienu sarunu Parīzes lidostā, kur man pienāk kāds man prasa, ko jūs gribējat pateikt ar šo maisiņu, cik interesanti. Un, Latvijā neskaitāmas tādas sarunas bija ar to, cik pretīgi, kā jūs kaut ko tādu zolīdas sievieti ar šitādu te kaut ko tādu. Jā, bet tas kaut kā bija vēl tā. Un turpinot par tiem daiktiem, te ir par to reliģisko zonu, kas ir arī, kā es iezīmēju, kā tādu otro virzienu, kas ir ļoti klātesošs šajā cenzūras gadījumā. Šis ir Marka Rotko Daugavpils mākslas centrā. Sandra Rauce par personāla izstādes kritizētais, ne tikai kritizētais, bet cenzētais mākslas darbs. Un tur ir ļoti interesanti no sākuma. Mēs visi tā kā sadavāmies rokās ap Rotko centru un teicam, ka aizstāvam Rotko centru. Bet pēc tam izrādījās, ka tāda rīkojuma izņemt darbus no izstādes nemaz nav bijis. Bija šo reliģisko pārstāvju vēstules pašvaldībai un Rotko centram. Tad bija pašvaldības saruna ar Māru Čačku vadītāju Rotko centra, un pēc šīm sarunām pēc šīs spiediena viņi nolēma izņemt ārā šos darbus. Un tad mums likās, ka bija tāds mākslas vides atbalsts, ka nevajadzēja to darīt, vienkārši vajadzēja cīnīties līdz galam un teikt, ka nē, tas ir, un pie tam tas ir, šie mākslas darbi ir izstādē, tu esi izdarījis izvēli ieiet izstādē, kas ir telpa, kas ir domāta mākslai un kurā mēs varam arī sagaidīt, ka kaut kas tāds, vai jebkas var parādīties. Te tādai interesē, vienkārši es arī ieliku Andresa Serrano ļoti slaveno darbu, tā kā tas Kristus, kas ir iegremdēts, ne Kristus krucifiks, kas ir iegremdēts urīnā. Šis ir viens no visvairāk diskutētākajiem un cenzētākajiem darbiem tieši šajā reliģijas kontekstā. Viņš ir ticis aizliegts neskaitamās izstādēs. Bīskapi, pāvesti rakstījuši notas par viņa aizliekšanu, draudēts ar fondu atņemšanām institūcijām, kas to izstāda, ar direktoru atlaišanu un whatever, bet beigās tas darbs ir pārdots Sorsbijā par, cik man tepat bija pierakstīts, par kādu ārprātīgu summu. Un tad viņš ir arī vairākas reizes izdemolēts, 2 reizes ir vandāļi uzbrukuši izstādes laikā un viņu sasituši.
Bet kāpēc man bija svarīgi to parādīt šodien? Jo 2003. šajā gadā, 23. gadā tika izveidota delegācija no māksliniekiem, dažādu citu kultūras un citu sfēru pārstāvjiem, kas tika aicināti doties pie pāvesta, lai ar viņu runātu par reliģijas, tādu, kā lai to pasaka, par jaunu kristietības lasījumu, atbilstoši mūsdienu sabiedrībai un kā kristietību integrēt mūsdienu sabiedrībā kaut kādā pieņemamākā formā, un Sereno bija uzlūgts kā viens no šiem viesiem, un pāvests esot diezgan atzinīgi par to darbu izteicies, parādījis viņam mīkšķi, un Sereno bija ļoti apmierināts, ka viņš kā kristīgs mākslinieks tagad var vispār, tā kā atslāpt un vairs pārmetums nesaņemt. Tā kā arī par šo laika kontekstu, kā mainās darba uztvere, darba interpretācija atkarībā no kādiem apstākļiem un izmaiņām pasaules kultūras telpā un ne tikai kultūras telpā. Šis ir otrs tāds pilnīgi ikonisks darbs, kas ir Mauricio Catalans, kurš veido tādus ļoti realistiskus darbus, un šeit mēs redzam pāvests, kuram virsū uzkrits meteorīts. Tur mēs varam visādi interpretēt, kāpēc pāvestam uzkrīt meteorīts. Bet atkal šis darbs tika izstādīts vairākās izstāžu zālēs, un viss bija labi, līdz tas nonāca Polijā, Zahetas mākslas galerijā, kur tas izsauca ārkārtīgi plašus protestus gan no reliģisko institūciju vidus, gan arī no vadošās partijas puses. Un tad tur tika pat fiksēts tāds grotesks gadījums, ka divi augsti stāvieši nomenklatūras darboņi mēģina piecelt pāvestu kājās un novelt no viņa to akmeni un atstutēt to skulptūru vertikāli. Dabiski viņi tika uzreiz atkal apturēti, jo viņi tādu kuratora pozīciju jau sāk ieņemt. Bet nestoties uz šo komisko aspektu, Zahetas muzeja direktorei nācās zaudēt amatu dēļ šī darba. Tad ir Ai Weiwei, kas ir arī ļoti slavens mākslinieks, viens no tādiem redzamākajiem aktīvistiem, kurš ir izraidīts no Ķīnas, kurš tur vairs nevar atgriezties. Bet šeit tieši pārējot jau uz to politiskās kritikas, cenzūras aspektu, te arī, kāpēc es rādu tieši šo darbu, jo viņam ir neskaitāmi darbi, kas ir cenzēti un kas vispār, kuru dēļ viņš tika nevis izslēgts, bet viņam liekta iespēja atgriezties Ķīnā. Šis darbs ir interesants ar to, kad Ai Weiwei no Lego klucīšiem salika portretus tiem ieslodzītajiem, kas ir atradušies Alcatraz cietumā, tur ieskaitot Snowdenu un ko tik vēl nē. Un tad, kad viņš gribēja šo darbu atkārtot Austrālijas, kurā, tur mākslas muzejā, neatcerēšos tagad, un viņš pasūtīja no Lego kompānijas milzīgu kravu ar Lego klucīšiem. Lego kompānija viņam atteica, sakot, ka ar viņu izstrādājumi domāti rotaļlietām un labāks pasaules veidošanai, nevis politiskai kritikai. Tas sacēla milzu skandālu mākslas aprindās, tika uzreiz apspriests, tad Lego ir tas, kurš izlemj, kas ir politisks un kas nav. Un tad Lego, tas, kurš ir liels kultūras un mākslas atbalstītājs, tagad iestājās kā cenzors. Tūlīt teicu. Un tad, bet izrādījās, ka Lego ir milzīgs iepirkums pasūtījums Ķīnai un ka tas viss ir tāda ekonomiskās svira. Tā man jau rāda Pauls, ka jābeidz. Es tad ātri pārlekšu uz kaut kādu pēdējo tādu nobeiguma. Te to es nepieskaršos, šito varbūt arī nē, tas varbūt tā. Šis. 2015. gadā Stūra mājas pagalmā tika veidota izstāde, kas saucās Disidents, un tur tika tāds nepārprotam Putinam līdzīga lēle pielikta pie krusta. Tas izsauca milzīgu ažiotāžu, Nils Ušakovs asi to kritizēja, ka šā nedrīkst darīt, tad ir Krievijas vēstniecība iesniedza notu arī ārlietu ministrijai un tika pieprasīts, lai tā lēle tiktu novākta. Un tā lēle tika arī novākta un izstāde tika aizslēgta, tā kā bija vēl vaļā, bet tur tas viss bija tā ļoti, tas spiediens bija liels. Un te mēs redzam otru darbu, kurā redzams Putins, kur arī ārlietu ministrija saņēma Krievijas vēstniecības notu, un mēs jau zinām, ko toreiz tagadējais prezidents, toreiz ārlietu ministrs atbildēja.
Man liekas, ka tur bija kaut kas asprātīgs par to, ka īstenībā tas jau nav nemaz plakāts, bet tas ir spogulis, kas atspoguļo to, kas redzams pāri ielai, proti Krievijas vēstniecībā. Tā kā vēlreiz mēs redzam, cik ļoti cenzūra ir atkarīga no tā laika un vietas konteksta, jo, protams, kad šos divus darbus šķir tikai diezgan jau gadi, bet kas vienā brīdī ir cenzējams un otrā brīdī tas ir aktuāls. Un es gribēju vienkārši nobeigt ar šo tādu plakātiņu, kas tika izmantots aicinot uz protestu pret Ogres muzeja, kā lai to saka, jā, direktors atlaišanu un vispār šo muzeju darbinieku pazemošanu un jā, šī muzeja praktiski iznīcināšanu. Jā. Paldies! Paldies, Solvits, atvainojos, ka es tev steidzināju, bet laiks ir cenzors, kura diktātus mēs neviens laikam neizbeigsim. Vai ir kādam kādi jautājumi? Ja nav, tad mēs noslēgsim, paldies, Solvit, noslēgsim šo pirmo daļu. Es aicinu visus tur pie kafijas un kādām smalkmaizītēm. Mēs atgriezīsimies pēc 15 drusku vairāk minūtēm uz otro daļu uz paneļdiskusiju. Ja?